tagadējo partiju sistēma Latvijā, tā saukto partokrātija, nav spējusi nodrošinot Latvijas pilnvērtīgu attīstību. Saimā deputāti poštov partijas vai frakcijas intereses, bet izraiz pēc vēlēšanām aizmirst par iedzīvotoju ja savu vēlēšanu apgabala poštovniecību. Valsts prezidents Valdis Zatlers 28. maijā aicināja atlaist Saimu. Atbalstāsim valsts prezidentu un kopīgi atlaissim Latvijas Republikas Saimu. Ir sevišķi dēļ tam, ka šobrīd tamā nav neviena politiķa, nevienas partijas, kas pa eistam aizstāvētu Latgoles intereses. Kopīgi atlaissim, bet kopīgi arī jāsagatavojās nākamajām vēlēšanām. Bet iebalsojot jaunu Saimu, mēs nedrīkstam atkārtot iepriekšējos kļūdas. Dēļ tam jau tagad ir jāstrādā pie kvalitatīva piedāvājuma nākamajos vēlēšanos. Mums jādabūj Saimā eisteni Latgoles poštovi. Cilvēki, kam varam izsacēt savus priekšlikumus, ir nekopi aprasēt atbildību par pirmsvēlēšanu laikā pascietējiem sūļiem. Aicinājam katru Latgoles iedzīvotoju iesaistīt kopīgā darbā. Izsūt savu priekšlikumu, savus kritērijus vai kandidatūru, ko tu gribētu redzēt Latgoles sarakstā. Īsakt cilvēku, par kuru tu būtu gatavs balsot pats, ja par kuru tu būtu gatavs aicinot nobalsot arī kaimiņu, rodus un draugus. Tādā veidā mums ir jāizveidoja 19 cilvēku sarakstu, kam ir paēstam Latgoles sabiedrības atbalsts. Nepaliksim vienaldzīgi, lai gūts ir strādāt mums savas pašvaldības, sava reģiona un visas Latvijas labā.